Es saskatu divas gandrīz pretējas tendences. Jo ir cilvēki, kas nāk un viņi žēlojās par to, ka vakarā ir jāstrādā, un ak, Dievs, tur bērni, un pēc 6, un pēc 7, pēc 9, un tu redzi nelaimi to cilvēku acīs un to pārliecību, kur viņš jūtās. Un nāk citi, kuri faktiski lepojas vai izbauda to visu. Viņš saka, man tas nav jautājums. Es pa dienu daru savas privātās lietas, es varu atbildēt e-pastus arī 9 un 10. Viņš saka, un man no rīta galva strādā 7, bet es 12 negribu, nedarīšu kaut kādu stundu. Ko tu saki šādiem cilvēkiem, kas aiziet vienā vai otrā galībā? Es teiktu tā ir atkal izvēle. Jautājums ir par to, tad tie otrie cilvēki, ko tu stāsti, kurš zina savu kaut kādu ritmu, viņām ir savi mērķi, viņš pats nosaka savu darba laiku, tas arī tā kā tu pasniedz, izklausījās, ka viņi ir pilnīgi ar to apmierināti. Un tas ir pilnīgi, gribas teikt, fine, ka viņi tā turpina darīt. Un ir tad jautājums par tiem pirmajiem, kur tu teici, kuri regulāri ir pārstrādājušies, un šeit es gribētu teikt, ka tā arī ir izvēle. Tikai jautājums, ko tas cilvēks to dara, vai viņš meklē atbildes, vai viņš meklē risinājumus. Palikt tādā cietai lomā, tas arī būs, tā būs viņa konkrētā cilvēka izvēle, bet būs cilvēki, kas meklēs risinājumus. Un es gribētu teikt, ka atgriežoties pat uz sarunas sākumu, kur es minēju par to, ka laiks mums ir tik, cik ir ambiciozi cilvēki, kuri daudz grib sasniegt, un tad ir jautājums par to realitātes apzināšanos, ka man ir laiks tik, cik ir, un ja es gribu ļoti daudz sasniegt, tad es to apzinos, un es varbūt arī strādāju vairāk nekā tās 8 stundas, un necieši. Es zinu, ka tas varbūt būs uz kaut kādu periodu, bet ja cilvēkam tomēr traucē, un viņš saka, nē, man galīgi nav nekāds balans, un es gribētu strādāt tās 8 stundas, tad šeit var būt jāizdara kaut kādas sāpīgas izvēles, kad tad man būs jādomā, ko tad es darīšu, un no kā es varbūt atteikšos. Un atkal šeit var būt dažādas izvēles, būs cilvēki, kuriem būs svarīgi tieši tā finansiālā brīvība, neatkarība vai tāda stabilitāte, tad viņi varbūt izvēlēsies tādu palikt varbūt darbā, kur viņiem stabili maksā, bet kur viņš varbūt nejūtās tik gandarīts, un tad atteikties no kaut kādiem saviem hobijiem, bet būs cilvēki, kuriem tomēr ir svarīgi dabūt to gandarījumu un ne tik daudz varbūt to materiālo stabilitāti, un viņš arī izdarīs savu izvēli. Un kā tas aizies tālāk, tur var būt dažādi ceļi, kurš izvēlas, bet atkal tā ir katra paša atbildība.